Liela kļūda ir bijusi apstāšanās uz šī ceļa un Dieva konkrēto vadību apmainot ar sevis pašu izvēlētu cilvēcīgo ielikteņu komandu pildīšanu. Mēs visi esam vienādi kļūdījušies ar saviem sektantiskajiem, parteģiskajiem, nenormāliem atklājumiem un atklāsmēm. Mums nav jādara nekas cits, kā jātur savas acis vērstas pret Dievu, nevis uz sevi ietverošo kristīgo partiju. Esiet brīvi no parteģiskuma gara. Jums jāatbrīvojas no personu pārliecību godāšanas. Šajos bēdu laikos ieejot, meklējiet tikai un vienīgi Dievu un viņa plānu savai dzīvei. Individuāli un kopā, kā viņa asinīm atpirktā, apvienotā draudzes vai miesas konkrētā izpausme savā ģeogrāfiskajā vietā. Katra cilvēku grupa visos laikmetos atkārto pirmatnējās draudzes kļūdas. Viņi sakompromitējās, aiziet no krusta ceļa un pieņem savus izvirzījumus, pozīcijas, algas, titulus un baznīcas doto varu. Mūsu vidū varbūt nemanāmi un klusībā tāpat rodas kristīgā hierarhija. Tieši tāpat, kā tas notika pirmajā draudzē, 2. un 3. gadsimtā. Atkritusī baznīca, mūsu ārējais ietvers, joprojām atrodas nenormālā garīgā stāvoklī, un tā tas turpināsies līdz tam laikam, kad tā kļūs pilnībā atjaunota līdz apustuliskās kristietības pirmatnējam standartam, no kā tā reiz atkrita. Nekāda pieredze vai atklāsmes daudzums attiecībā uz jau sašķeltās draudzes pakāpenisko atjaunošanos nav bijusi pilnīga pati par sevi. Viss ir bijis nenormāli, un tā tas arī paliks, kā mūsu izpratnē, tā pieredzē, kamēr kristieši beidzot nenonāks pie patiesības, pie Dieva pilnā plāna, izpratnes un nesāks to realizēt. Mums ir vajadzīgs pieskaņot visas savas doktrīnas un mācības pilnīgajai, skaidrajai Dieva vārda patiesībai, un tās jāplūko tās gaismā. Visas mūsu pagātnes pieredzes ir jāpārbauda un jāpārdefinē šīs pilnības gaismā. Kāds ir teicis, ka katra reformācija iegūst savu vislabāko stāvokli un sasniedz visaugstākās virsotnes tās izlaušanās momentā. Tas var šķist pareizi, bet mēs aizmirstam, ka tajā pašā laikā arī patiesā draudze virzās uz pilnību. Es šeit runāju par draudzi draudzē, par graudu, ko ietver apvalks, nevis par to aptverošo ietvaru. Tāpat kā individuāls ticīgais savā ceļā ar Dievu pakāpeniski attīstās, nobriest, nes augļus un īstenojas Dieva prātu aiziet no šīs pasaules, tāpat arī draudzes vai baznīcas ietvaros, tuvojoties laiku beigām, izaug, nobriest un kļūst gatava paraušanai. Mūsu mērķis nav tikai atjaunot pazaudētos pirmatnējās draudzes standartus, bet gan spiesties turp, kur spiedās viņi, vienībā, Dieva dēla ticībā un atziņā, īstajā vīra briedumā, Kristus diženuma pilnības mērā. Skatīt Efeziešiem 4.13. Virsraksts apsīkums un atklājumi. Līdzīgi kā ar Izrēlu 2. Mūzes grāmatā, pūlis svešu gāja ar viņiem, 2. Mūzes 12.38. Katras kustības ārējais apvalks, ar ko tā sevi noslogo un kurā tā vēlāk arī tiek apglabāta, tā iekrīt miesas kārtībās un galējībās, miesīgās kārtībās un galējībās. Cilvēks parasti spriež par procesa progresu caur lietām, ko šī viņu ietverošā kustība uzskata par svarīgu. Prieka par šķīsto vārdu, lūgšanu un pielūgsmes, mīlestības uz dvēselēm, dedzības, darīt kādus labus darbus, vietā nāk izklaide, ērtību meklējumi, draudzes pieauguma programmas, mūzika, pārliecīgs jutekliskums un oratora spējas. Šīm lietām nav vietas būtiskajā, patiesajā kristietībā, jo tas ir tikai profesionālisms, kas ir miesa. Dievs atbrīvo mūs no miesīgas svētā gara klātbūtnes aizvietotāju meklēšanas.
Vairums sapulču mūsdienās var pastāvēt tikai caur pastāvīgu to apmeklētāju izklaidi, profesionālu evanģelizāciju, spēcīgas atbalstošās sociālās vides radīšanu vai viena līdera autoritatīvu valdīšanu. Tas viss attiecas uz vasarsvētku, svētuma un starpdenominacionālajām kustībām, arī uz senajām vēsturiskajām konfesijām, kur ir dzīvība pati par sevi, kas pievelk cilvēkus un tos nogādā Dieva tuvumā, kā tas bija iesākumā. Tā nav jaunā derība, ko mēs šodien piekopjam. Tas nav normāli, tas noskumdina un ierobežo Izraēlas svēto mūsu vidū. Šķiet, ka katra kustība paātrina savu gaitu, salīdzinot ar iepriekšējo. Niagāras upe plūst lēni, bet tuvojoties ūdenskritumam, tā strauji paātrina savu gaitu. Tā tas ir arī tuvojoties laiku beigām. Šīs ir apsīkuma pēdējās dienas. Kauja kļūst smagāka, kad nonākam augstākā savas atjaunotnes līmenī, skatoties no pirmotnējās draudzes kritiena vietas. Kad Ādams krita un starp kritušo cilvēci un Dievu nostājās Sātana spēki, Dievs nolēma savu klātbūtni cilvēku vidū pacelt no zemes uz debesīm. Kad pirmotnējā draudze atkrita, tā atkal pazaudēja Dieva tuvumu, kam ir jātiek atjaunotam jaunās derības dienās, kad ticīgo pulks atkal kļūs par svētā gara templi, augstākā līmenī nekā to pazina Ādams. Citāts: valdības un varas, šīs tumsības pasaules valdnieki un ļaunie gari pasaules telpā. Efeziešiem 6:12. Atkal no jauna nostājas starp draudzi un Dievu. Tā. Jā, augstākā līmenī nekā to pazina Ādams. Atkal no jauna nostājas starp draudzi un Dievu. Īsti nesapratu, bet labi. Tagad atkritušajai draudzei, kas iznāk ārā no tumšajiem viduslaikiem, visā ceļā atpakaļ ir jācīnās ar šiem ļaunajiem spēkiem. Katrai kustībai, kad dodamies augstāk pa mūsu pilnīgās atjaunotnes ceļu, ir jāsastopas ar augstāk organizētu šo ļaužu garīgo spēku un varu autoritāti, un līmenī jāizcīna daudz smagāka cīņa. Katrs solis uz priekšu pieprasa dziļāku sagatavošanos un spēcīgāku garīgu bruņojumu, aizvien lielākam atgūtam atjaunotnās zemes placdarmam. Dieva plāns nekad nav bijis draudzes ceļu padarīt tik garu, tik ļoti atjaunojamu līdz normālam standartam. Problēma ir mūsos. Mēs esam tendēti saukt savu šodienas nenormālo garīgo stāvokli par normālu. Mums jāredz, ka viss kopš pirmotnējās draudzes atkrišanas ir bijis nenormāls. Mūsu pieredze, mūsu izpratne, viss ir bijis tikai daļējs, nelīdzsvarots un nenormāls. Nekas nav ticis pareizi saprasts, un visas atšķirīgās patiesības un pieredzes ir bijušas tikai daļējas, lauskas no kaut kā vesela un skaista. Mēs neesam izpratuši šīs patiesības un savas pieredzes, tāpat kā nevienu mašīnu nevar pareizi un skaidri saprast, aplūkojot tās detaļu darbību. Mēs bieži nesaprotam kopējo procesu un funkcijas. Mēs esam centušies atklāt kopējo pa daļām, nesaskatot šo procesu kopējo ainu. Un rezultātā tik bieži sagrozām un pārspīlējam patiesību vai pieredzi, ko mūsu no citiem atdalītā kustība ir piesavinājusies kā savu. Es ceru, ka jūs to spējat satvert, jo tas ir īpaši svarīgi. Apustuļu darbos redzamā jaunās derības draudze normāli iegāja gara pilnumā nekavējoties pēc tās rašanās, kā Kornēlija nama atgriešanās gadījumā Apustuļu darbu 10. nodaļā. Un tie, kas tika izglābti, visi pievienojās draudzei. Dieva gars dzīvajā draudzē pats audzināja kristiešus, un viņu pieredze un liecība auga augumā. Tur pestīšanas dažādās sastāvdaļas un fāzes visas tika aplūkotas kā viena godības atklāšanās procesa atšķirīgas sastāvdaļas, bet daudzās dažādās atjaunošanās kustības kopš senajiem reformatoriem savā attīstības ceļā ir beigušas meklēt visu apvienojošo patiesību, ar lielo burtu patiesību, kas noved pie Dieva godības izliešanās.
Tā vietā viņi nodibina savas partijas statūtus kā savas partijas pamatu. Tā arī daļējo cenšoties atklāt kopīgo un veselo nedalāmo. Un tad savā cilvēciskajā muļķībā viņi katrs sāk uzskatīt, ka tas viss pieder tikai viņiem.